Marta un Rihards uzzina par Elzas pašnāvības mēģinājumu. Silvija turpina sarakstīties ar savu interneta pielūdzēju. Vadims lūdz Helēnai viņam sameklēt mīlesdzējoļu grāmatiņu. Rihards nolēma piedāvāt Elzai savu profesionālo palīdzību. Putniņš ierodas stabulīties, lai izmeklētu Blumberga slepkavību. Leons jūtas vainīgs, ka nav pietiekoši iejūtīgi izturējis pret Elzu. Līga izstāsta Putniņam, ka kādu laiku atpakaļ stāvlī tika nogalināts viņu ērselis Lagerfelds. Es skatos, tu laiku vēl netērē. Tu man aizdosi savu frizieri? Nu kā, savu stilistu taču man aizdevu? Kā jums ar visām anštātēm? Irēnīte kaut ko piemeklē? Nē, pagaidām vēl ne. Bet mēs sarunājam satikties, un tad viņi man izvazās pa visiem veikaliem. Tev ir jābūt kaujas gatavībā līdz piekdienai, jo man piezvanīja kāda dāma labākajos gados. Paga. Cik labos? Normālos. Priekš pirmās reizes nav nemaz tik slikti. Tev jāpavada viņu uz korporatīvu pasākumu. Tas ir kāds darba tusiņš, kur ir jāierodas pa pārīšiem. Nē, labi, skaidrs, bet man taču nebūs jādara, to. Es nezinu. Ko nezinu? Zinot kādu uzvalku, varbūt tev piemeklēs Irēnīti, es nedomāju, ka būs daudz tādu dāmu, kas negribēs ar tevi to. Labi, taču nomierinies. Vai piekristam vai nē, tā ir tava darīšana, bet parunāt ar dāmu, uzturēt sarunu, izklaidēt viņu, tas gan ietilpst tavos tiešajos darba pienākumos. Labi, uzturēt sarunu par kādām tēmām. Vienalga. Galvenais visam piekrīt. Tev taču kā bārmenim tas nav jāstāsta. Ok. Un kā ir ar dejošanu? Kādā ziņā kā ir? Tā ir kaut kāda problēma? Nē, tā nav problēma. Bet pagaid, stumdīties pa kaut kādā deju zālē ir viena lieta, bet šitā... Daram tā. Tev ir nedēļa laika, lai iemācītos valsi, uz abām pusēm. Uz abām pusēm? Jā, un tā, lai nekāptu dāvām uz kājām. Es domāju, tu esi diezgan atapīgs pēc cirvja neizskatīs. Nē, to baigi vajag. Nē, to vajag. Ja saprot, dāmām šādā vecumā viņām ir daudz svarīgāk sev parādīt uz deja laukumu nekā kā dievielu gultā. Jā, pašlaik atvaino, bet man ir jāpiezvana. Labi. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo. Viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu pateiktiem vārdiem. Ko iedzās uz krastu jāsteidzās. Наконец-то, Gunārs. Es domāju, mums te kaut kādā bumbā uzspragusi neviena cilvēka. Taču atkal negribēs savu vitamīnu kokteļvītu, ko? Nē, gribēšu. Abolīti? Ot, kad tu vienmēr zini, kas sievietē vāk, būtu jau labi. Kur visi ir? Es domāju, atnākšu, patusēšu ar cilvēkiem. Tu jau gribēji droši vien ar kādu konkrētu patusēt? Kad tu domā? Diemžēl, Otto tagad jāšķirnes zirgus Pētersiļu farmā. Da tu što? Nopietni es nezināju. Es ar viņam tik labas attiecības ar Pētersonu. Viņš taču nepaliks tur Anglijā. Piedod, es tev nemācīšu par to neko pastāstīt. Viņi man kartiņu tie maitas nav atsūtījuši. Nebēdā, salma atraitni. Kad jau viņš atgriezīsies? Kam tāds lohs Anglijā vajadzīgs? Viņš nav lohs. Labi. Zini ko? Sarunāsim tā. Tiklīdz
viņš parādīsies, es tev uzsitīšu ziņu. Ok? Gunči, nu tu esi izšķūns, tev vērts. Paga. Bet šoreiz es kaut ko gribēšu pretī. Деньги не проблема. Nē. Nevis naudā, bet graudā. Да ты что, Гуннарс? Paga. Да? Tu man pārprati. Paga. Tu man pārprati. Tu dejot māki? Дэйв, что это вообще за вопрос, а? Nu, tu varbūt man varētu pamācīt kaut kādus pāris deju soļus. Kaut kā. Labdien! Vai, Rasmiņ, sveika! Ārā tāds vējš. Tu laikam būsi nosalusi. Es tev kaut ko uzcienāšu. Ja? Sāļu kaut ko vai saldu? Nē, es jau nenācu cienāties. Es atnācu runāt par lietu. Nu, tas jau viens otram netraucē. Nē, es vispār tagad nespēju neko ēst. Es gribēju tev lūgt, vai tu nenāktu man palīgā stabulītēs uzklāt bērnu mīlestību. Policija viņu atrada nošautu. Un nākamā trešdiena mēs rīkosim bērns. Tā jau tu laikam esi uz vieniem nerviem tagad. Ai, Mildiņa nerunā. Visbriesmīgākā bija tā atpazīšana. Labi, ka Līgiņa man bija līdzi. Es tev tēņu uztaisīšu, jā? Es uztaisīšu un iedošu tev līdzi kaut ko nomierinošu, lai tu vakarā vari mierīgi izgulēties. Nē, Mildiņa, varbūt tev Ko? atrastos kaut kas stiprāks. Konjeciņ, jā? Nu, jā. Jā. Ak, tu nabadzīga. Tu tās ielies. Konjeciņ. Paldies. Lūdzu. Paldies. Es jau sen jūtu, ka nav labi. Bet tu taču laikam vēl cerēji, vai ne? Nu, kā nu necerēs? Nu, Gunnars, kādas konkrētni tev idejas vajag? Nu, kaut kādas tādas, ko parasti dejo ballēs. Ну, вisa tas, palāņies, tam tanga, rumba, lambāda, Nē, kaut ko tādu. Es jau negrasos uzstāties, vai te. Vienkārši es gribu... Что? Es nezinu, valsts, piemēram. Nu, uz visām pusēm. Es tūlīt pagaidzi uzlikšu muziku. Просто вальс. Nē, uz visām pusēm tas nav prosta. Ai, nu, Gunnars, tu taču arī tu dejoji savās kazās, nu. Это же просто. Что tu viņus kaut kādu tur īpašu balu aicināsi? Helēni, nevar bez šitiem visiem jautājumiem, ko? Nu, es taču nevienam netikšu. Nu, tas ir forši, ka tu sievai gribi sagādāt pārsteigumu. Oi, Gunnars, kā viņa ar tevi ir paveicies. O, jā. Ir gan paveicies. Что? Gunnars? Kaļis? Tūlēt pa kreisi, Gunnars. Es no tevis šita negaidīju. Вот сюрприз, а? Čau, tu ar mani runā? Kāpēc? Runāju, tikai man ir jāstrādā. Kas ar tiem ratiem? Es saprotu, ka tēt nav īstais laiks, bet, ja jūs ar Gunāru vēl aizvien esat kašķī... Ak, Dievs. Neķer kreņķi. Gunārs ir labs cilvēks. Gan jau viss nokārtosies. Nu, galvenais, ka pa vidu neuzrodas kas trešais. Un kāpēc tu domā, ka viņš jau nav uzradies? Ja man nav, tas nenozīmē, ka Gunārs sēž rokas klēpīs salicis. Jā. Gunārs nav tāds. Ak, Dievs, nu kā tu zini, kāds ir Gunārs un kas starp mums ir noticis? Nu, varbūt, ka tieši šobrīd viņam ir vajadzīga iespēja pašapliecināties, sajusties vīrišķīgam. Nu, значит, tev ir cits sieviete, Gunnars, jā? Es nerunāju muļķības, labi? А kāpēc no sarki? Te ir karsts. Ага, только не надо. Mani to apsturi neapvedisi. Новая прическа, mācīs dejot. А как же? Ja tas nav sievietes dēļ? Zini ko? Vai nu mēs darām to, ko mēs nolēmām šeit darīt, vai arī izklīstam, un pa mājām aizmirstam to visu. Всё, окей. Ja? Да? Нам она даришена. Всё, музыку пацан, иди сюда. Ну, начур. Что, ностаешь? Так.
Nu, kad tu stāv, tu nesi nekad iet macījies, nu? Nu, es 1. klasē tautiņdēs. Ai, вот это ты забудь, ты не будешь никогда туда линь, тага день, все. Соль смаки. Ну, раз, два, три, раз, два, три, раз. Ну, aiziet. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Ну, ничего, да пакалю невайг так kustināt un taisno muguru, ну. Все, давай, иди сюда. Так, все. Ой, ну ты что, это не прижимал Кен, слушай, а? Я, давай. Не, скату, skaties acis, ja? Все, пошли. Он. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Piedod. Unas, nu tam man par invalidu patas. Sveicīgi bija. Ну, а vispār patika мне, kad симпатичный после sta bučokāju, Pagaidām, simpatičnī, bet, zinu, man sieva tur viena pat tagad rubī. Viņa nemūžam nesapratīs, ka es te nodarbojos. Es redzu, ar ko tu te nodarbojies. Un sieva patiešām nesapratīs. Man jau arī tāpat bija, kad mans dēliņš Jānīts nomira, vai ne? Saprati, es toreiz turējos. Un tad es arī vienā dienā, vienā brīdī es pilnīgi sabruku. Es gribēju pat aiziet pie tēviem. Labi, ka man Leons bija blakus. Viņš man sarāja. Viņš man pateica, ka tā nedrīkst, ka man ir jādzīvo. Kaut vai mazbērniem jādzīvo. Man jau mazbērnu nav. Nu, bet būs, Rasmiņa, būs. Nu, Līgiņa taču tikko atgriezusies no slimnīcas. Viņa domās par savu ģimeni. Viss būs. Nezinu. Nu, kā nu viņa ir tik smuka meitenīte? Nu, kā tā nebūs? Nu, un es nekad nevarēju iedomāties, ka mazbērni sagādā tādu prieku. Un tev taču dēls arī ir. Jā, dēls man ir. Nu, kā būs ar to mīlestību nāks palīgā? Rasmiņa, zini ko? Uz tām stabulītēm es neiešu. Bet, Milda. Nē. Tas bērnu mīlestība ir jārīko šeit pie mums viesnīcā. Nu, ko tu runā pēc viss tā, kas notic, tas nav iespējams? Nē. Laimoni visi cienīja un godāja. Un tam ir jānotiek tikai šeit, mūsu viesnīcā. Jūs neliecieties traucēties, es vienkārši novākšu netīrās glāzes un es iešu, jūs varēsiet turpināt. Nu, bet te jau nevienas netīras glāzes nav. Te ir. Paldies, Helēnīt, man pašai ir acis pierē. Ой, Гуннерс, слушай, ну, es redzu, man laiks pazust, ja? Ja ko tad zvani, ja? Tikai lūdzu, nu, neaizmirst, ko tu man apsolīji, ja? Es neaizmirsīšu un paldies tev. Jā. Rituk, beidz. Dzirdi? Taču nedomā, ka man kaut kas ar Helēnu ir. Es vispār nezinu, ko es domāju. Pēc tā, kas mums pēdējā laikā ir bijis, tas ir, nu, nav bijis. Nāk, tu mazā muļķīte. Nē, es neesmu muļķis. Man tas ir svarīgi. Un, ja tu man negribi vairs, tad... Nu, beidz. Beidz. Tā nav. Bet kāpēc tu visu šo laiku... Tu domā, ka ir vienkārši tā pārkāpt pāri tam visam, ko tu pateici? Bet es tev meloju. Gunār, es ļoti tev meloju un lūdzu aizmirst to visu, tāpēc, ka tie bija salti un riebīgi meli un man sāpēja un es gribēju, lai tev arī sāp. Kāpēc, lai es tev ticētu? Tāpēc, ka... Aizslēdz durvis. Sveiks, Aldi! Sveiks! Tev nešķiet, ka mēs pēdējā laikā pārāk bieži esam sākuši tikties? Kā jau radījām, pienāks. Liecies mierā. Kāpēc tu man zvanīji kā brālēns? Elzas dēļ?
Nē, ar Elsu tur viss kārtībā. Mūsu vīri bija pie viņas slimnīcā. Viņa pat apliecināja, ka tas ir bijis neveiksmīgs pašnāvības mēģinājums. Tā kā no likuma viedokļa tev neviens piesieties nevar. No likuma viedokļa nevar. Negribu kvasu? Nē, paldies. Es saprotu, ka komentāri nebūs. Tu jau pats teici, ka mēs neesam vairs tādi čomi kā bērnībā, lai jauktos privātajā dzīvē, bet... Paldies tev. Lai kā es negribētu, man tomēr mazliet nāksies to darīt. Tiešām? Jā. Un tas būtu? Runa ir par Līgu Eglīti. Kādā sakarā? Es zinu, ka jūs kādreiz bijāt kopā. Nu, jā, un? Es gribētu zināt, ko tu varētu pateikt par viņas attiecībām ar Blumbergu. Līga, tev tiešām nav nekas pretī ar mani pāris minūtes aprunāties? Nē, Rihard, es priecājos. Klausies, ja kaut kas nav tā, nav spiesta lieta. Es vienkārši domāju, mēs neesam gluži sveši cilvēki, vai ne? Jā, tā ir. Ne jau tur tā lieta. Nepatīk mans jaunais kabinets? Nē, kabinetam viss kārtībā. Piesēdi. Vienkārši man tas viss atgādina tos laikus, kad es vēl ārstējos, staigāju pie psihoterapeitiem. Es saprotu. Varbūt labāk vajadzēja iet uz kafejnīcu. Man kā likās būs labāk šeit, mierā, klusumā, neviens netraucēs mazumu, zin kā, nenoklausīsies mūsu sarunu, bet ja tev nav ok, mēs varam pārvākties. Nu, nē. Viss kārtībā, tas būtu muļķīgi, jā. Sēdi, droši. Un kabinets tiešām ir jauks. Man patīk pītās mēbeles. Tādas vasarīgas, vieglas. Man arī patīk, jā. Tāpēc jau arī... Glāzi vīna? Nē, ko tu esi dzer zāles? Es stūps, es esmu tiešām atbēgais dakteris. Man ir apelsīnu sula, gribi? Jā, var. Tikai ar salmiņu, ja tev ir. Jā. Ir. Es saprotu, jā. Rozā derēs? Pieskaņots. Es tomēr nesaprotu, kāpēc tev pēkšņi tāda interese par kombināciju Līga un Blumbergs. Tāpēc, ka pirms pāris dienām mēs atradām Blumberga līķi. Tā, tomēr. Diemžēl, neko nevar darīt, tāda ir dzīve. Jo, Haidī. Saprotu. Laimons bija vedējis mūsu kāzās ar Elzu. Es zinu, es vēl nepagauzu jūs kāzām. Un tomēr... Kas ir viņa? Atradām mežā, graumalē. Īsmas nošīmes. Ak, Dievs! Un tomēr tu man neatbildēji. Kādas bija Līgas un Blumberga attiecības? Vai tu domā, ka Līga kaut kādā veidā saistīta ar Blumbergu? Un Janu? Nu, tu taču tomēr viņu labi zini. Aldi, es neesmu psihiatris. Un tomēr? Un tieši tāpēc. Klausēšana, piekrišana. Es varu būt pārāk subjektīvs. Nē, es varu kļūdīties. Labāk ej parunā ar Rihardu Valmanu. Kāpēc ar viņu? Tāpēc, ka, kad Līga iznāca ārā no slimnīcas, es lūdzu, lai viņš ar viņu parunājas. Tā kā es varu kļūdīties, viņš tomēr ir speciālists. Nedomāju, ka tas būs īstais vīrs, ar ko runāt. Es jau ar viņu esmu pazīstams vienā indēšanas lietā. Nu, tad nedzer kafiju, ja viņš piedāvā. Tas ir viss. Labi, ņemšu vērā. Un tomēr, kā tev liekas, Līga būtu spējīga to izdarīt? Tev tad tomēr... Parunā ar Balmanu. Gunār. Jā? Ak, Dievs. Tiešām viss tas murgs ir beidzies, tu man esi piedevis. Nu, kāpēc tā kaut kā tāda varētu nepiedot ko? Bet spītīgs gan, vai ne? Tu vēl joprojām dusmojies, ka es strādāšu kafejnīcā. Nu, ziņā tā labi padomā. Par ko tur dusmoties? Ja viss, ko vīrietis var vēlēties, atrodas rokas stipienā pelnā. Ko? Muļķis, tu to paši var dabūt arī mājās. Nu, zini, tas nav viens un tas. Ak, kungs, ja tu zinātu, cik es esmu laimīga, šitas kašķis ir beidzies. Mēs taču tagad atkal beidzot varēsim stāstīt viens otram visu. Mēs taču varēsim, vai ne?
Protams, salīti. Pagam. Jā? Ne, protams. Jā, viss paliek, kā mēs runājam. Jā, es 6 piebraukšu. Jā. Sarunāts, paldies. Jā, vēls paldies. Kur tad tu tā 6 piebrauksi, ko? Automašīnai lukturs jānomaina. Ak tā, mums tādām lietām tagad ir nauda? Ko ātrāk izdarīs? Tas labi. Zini, ka mums pēc mēneša jau tehniski apskati ir. Tad atradīs šito, to, vēl kaut kas būs jālabo. Kas padarīts, padarīts. Vai ne? Un atpakaļ braucot, es tev iebraukšu pakaļ. Un varbūt šovakar iedzeram šampi. Tev taču ir iebis tas burbuļūdens. Nu, es paņemšu kaut ko citu. Mēs tagad esam miljonāri. Tu esi mans miljons. Skrienam. Ārsts pat teica, ka ar laiku varēšu atgūt savas tiesības. Jā? Klausies forši. Es atceros, kā tev patīk braukt ar mašīnu. Jā, un vēl man plānots ir noīrēt kādu dzīvokli, atrast darbu. Klausies, plānu tev izskatās netrūks. Tas taču izklausās lieliski. Nemaz. Izklausās pēc tā, ka es mēģinu tev apmānīt. Ka tas viss ir slimu cilvēku iedomu pilis. Beidz. Beidz. Man tas izklausās ļoti reāli. Tad kāpēc tu uz man tā skaties? Kā tad? Kā psihiatrs kārtējā apgaitā. Tiešām? Jā. Līga, tas man profesionālā rutīna. Tu taču zini, man ir paradums uz cilvēkiem blenst. Man tas jādara dienā. Droši vien arī kabineta sindroms, kur kā negatīvi nostrādā. Varbūt tev taisnība, varbūt tiešām vajadzēja iet uz kafejnīcu. Šeit kaut kā. Nekas, nākamreiz. Un tāda taču vēl būs. Obligāti. Obligāti. Nu, Jā. Protams. Piedod, ka es te turēju aizdomās. Vienkārši tās fobijas nāk virsū, ka... Nu, liekas, ka cilvēku uz tevi vēl aizvien skatās kā uz slimu. Droši vien jau, ka neskatās, tikai pašai tādas bailes iedomas. Situācijā, kad, nu, nostīt runājot, viss jāsāk no sākuma, ja? Jā, redz, man saproti. Kāda ir sajūta, kad nezinu, ko darīt, kā būs. Un tad vēl tās bailes no tā, ka kaut kad atkal viss var aiziet pa fāzēm. Nu, jā. Sākums vienmēr ir grūts. Bet Līga, tas pāries. Tu redzēsi, tas pāries. Es ceru. Es tiešām ceru. Tu esi baigais malacis. Paldies. Ne, nopietni. Nu, mēs jau vēl noteikti saskriesimies, jā? Jā. Kā saka, tepat jau visu uz vietas esam, tā kā... Tu, ja kas man zvani? Jā, labi. Bet tu esi baigais malacis. Nu, man ļoti liels prieks par tevi. Paldies. Jā? Jā. Ata. Ata. Labdien. Labdien. Jā. Līga kaut ko aizmirs? Sveicināti. Labdien. Izmeklētājs Putniņš. Sveiki. Jā, Baumanis. Priecājos, ka jūs mani, acīmredzot, atceraties no mūsu pēdējās sarunas. Ticiet, man tādas lietas neaizmirst. Jūs kaut ko gribējāt? Jūs droši vien esat dzirdējis par Blumberga kungu. Jā. Man tikko izstāstīja, kā es varu jums palīdzēt. Mani interesē jūsu kā speciālistu viedoklis par Līgas Eglītes garīgās veselības stāvokli. Līgas Eglītes? Jā. Es nesaprotu, viņai ir kāds sakars ar to? Nē, es tikai vācu informāciju. Un kāpēc jūs domājat, ka es varu kaut ko pateikt? Un tāpēc, ka viņa nu pat izgāja pa jūsu kabinetu durvīm, otrkārt man ir informācija, ka Timermaņa kungs esot lūdzis jūs Līgu pavērot. Bija tāda lieta? Jā, nu tāpēc, ticiet man, visu, ko jūs teiksiet, tas ir tikai manai zināšanai un nekur tālāk bez jūsu atļaujas netiks nodots. Ak tā? Jā. Apsēdieties. Paldies. Saprotiet mani, šodien nebūtu tā īstā reize, kad es varētu ar saviem spriedelējumiem aizkavēt gan Līgu, gan vēl jau vairāk viņas māti. Nē, nu taktiski tas nebūtu, protams, ģimenes ērās, bet pagaidiet, tad jūs interesē Līgas Eglītes veselības stāvoklis? Konkrēti viens jautājums. Vai viņa ir spējīga apdraudēt līdzcilvēkus?
godīgi sakot, es nedomāju, ka jūsu aizdomām par Līgu Eglīti būtu kāds reāls pamats. Bet vai jūs vajadzības gadījumā to varētu arī oficiāli apliecināt? Nu, tad man jāveic papildus izmeklēšanas testi. Es nezinu, man noteikti jāpieaicina vēl kāds speciālists. Es viens nevaru uzņemties tādu atbildību. Nu, bet tagad jūsu pašu personiskais viedoklis par šo sarunu ar Līgu? Nu, katrā ziņā par kaut kādu krīzi vai slimības sāsinājumu īpaši nekas neliecināja. Teiksim, pirmās lietas, kas durās acīs, teiksim, mīmika, žesti, valoda, kustības, tas atstāja pilnīgi veselu cilvēku iespēju. Jūs sakat pilnīgi veselu? Jums ir jāsaprot, ar pusstundu sarunas ir par maz. Nu, ko? Skaidrs. Paldies par to pašu. Ņemiet par labu, Putnīkungs. Jā. Pagaidiet, jūs tiešām domājat, ka Līga Eglīte var būt vainojama Blumberga slepkavībā? Nu, atvainojiet. Jā, klausos. Jā. Vēl viesnīcā, nu? Nu, skaidrs, protams, ej. Jā. Viss kārtībā. Skrienu. Nu, redziet. Acīm redzot, tūlīt arī kļūs skaidrs, kas ir vainojams Blumberga kunga slepkavībā. Visu labu. Lai veicas. Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā? Helēna, es nevaru tā vienkārši tagad ņemt un ar tevi mīcīties pa gultu. Okei. Nevajag tā vienkārši. Es varu, samaksāt tāpat kā tajā pirmajā reize, ha? Un kā balss no sapņu rādio, tu bezskaislīgi mani apgaismo. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro. Kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat izrādās, ja ledus upēs kustās priekā, ja kliedzās uz